Mēs esam gatavi sagaidīt Večeslavu Kašēju. Cilvēks, jā? Starp citu brīdinājums no Večeslava, ka studēt fiziku ir bīstami, tā neatgriezeniski maina domāšanu. Traumējuši nodarbēm, ja? Man arī vajadzēs pulti, tā drošība, drīzāk psiholoģiski, ja? Labvakar, jāsaka, ka man ir ļoti liels gods šajā lieliskajā auditorijā un ar lieliskiem kolēģiem jūs priekšā uzstāties. Man uzbūvēja tādu postamentu, no kuru es tagad gāzīšos ar lielu blīkšķi, ja? Jā, bišķi uzlieva, ne? Šitām? Tā droši vien vēl labāk var. Pašam no sevis bail, jā. Lūk, ka bail palika, bet man liekas, mums radošā enerģija jau vienkārši plūst pāru pārēm, jā, tā puļķizēšana tagad man ir prātā, visas domas ir nojaukusi. Un es arī centīšos atsaukties uz iepriekšējiem runātājiem, kas arī man ir ļoti uzrunājuši. It sevišķi Lindas stāstītājs, jo par to dzīvības un to radošo enerģiju, tā ir vistiešākā tāda pieredze. Es gatavojoties šeit tikšanās reizei, es ar saviem studentiem mazliet aprunājām, bet es teicu, man šī jāglabā, ja? Man tas ir jāsakoncentrē, lai var kaut ko pastāstīt. Un kas tad ir tas, ko es gribu jums pastāstīt? Ja? Redziet, man ir slaide, man ir tāds melns, tumšs slaids, jo, protams, tie fiziķi ir tie ribīgie skeptiķi, ja? Kuri vispār neiedziļinoties, nedomājot, viņi uzreiz pateiks, vai kādas muļķības. Šodien ierakstīju par kaut kādu ideja par mūžīgo dzinēju. Nosauc viņu par, es atvainojos, bet droši vien tas atbilst visiem likumiem par buļļu kaku. Tu būtu iedziļinājis, būtu sapratis, kas tas ir. Nē, baiga refleks. Kaut kādā ziņā fiziķi ir, spēga sausiņi, un ir baigi dogmātiski. Ne? Jo cilvēki vispār nedomāja, tu reiz atcert. Nav iespējams un viss. Ja? Tu taču neesi izpētījis, tu nezini, kā mans aparāts strādā, kā tu vari zināt. Un kā vienmēr, kā likums, aiz dogmatiskas tādas svētas pārliecības stāv kāds personisks stāsts. Ne? Un es gribu atklāt jums šo stāstu. Es kā fizikas teorētiķis gribu jums paskaidrot, kāpēc esmu tik dogmatisks, kāpēc esmu tik kategorisks. Mūžīgo dzinēju saucu par mūžīgo sapni, bet nevar, nav iespējams. Tad lūk, un šajā stāstā man ir jāskar arī cita enerģijas dimensija, par kur mēs esam runājuši, ja? Seksuālā enerģija un vīriešu sieviešu loma. Te es oponētu Lindai, ja? Jo man stāsts patiesībā galvenais, kas teorētiskajā fizikā šo iemeslu ir atklājis, ir sieviete. Šī sieviete, Emmy Noether, ir matemātikas profesore, kuru Alberts Einsteins un Dāvids Hilberts, lielākie teorētiskie fiziķi, 1915. gadā sauca palīgā. Jo bija ļoti lielas bažas, ka jaunajā tajā Einsteina vispārīgā relativitātes teorijā nesapas kopā tas, pie kā fiziķi līdz šim bija pieraduši, tā kā pie vismaz viena droša pamata, pie kura var pieķerties, pie tā enerģijas nezudumības likuma. Viņi nevarēja atrast šī likuma formulējumu tajos sarežģītajos Einsteina-Hilberta akcijas vienādojumos. Un tā bija Emmy Noether, kura pirmkārt atrisināja viņu problēmu, otrkārt noformulēja to, ko daudzi fiziķi, ieskaitot Nobeļprēmiju laureātus, sauc par dziļāko un skaistāko rezultātu teorētiskajā fizikā. Un šeit es savukārt Lindai piekristu, ka sieviešu loma ir noteikti gādāt par to skaistāko, ļaut viņam dzīvē parādīties. Kas ir tas skaistums? Tā kā visdziļākajā būtībā mani kā fiziķi Noetheras teorēmā, viņi ir matemātiķi. Matemātiķi pierāda teorēmas. Noetheras teorēmā mani visvairāk uzrunā tieši šīs te skaistums. Es nerakstīju formulas, bet tas, kas ir rakstīts uz manas slaida apakšā, mūžīgo dzinēju var darbināt tikai brīnums, tas ir pēc savas būtības Noetheras teorēmas saturs. Nevajag klusums zāli, un tā tam ir jābūt. Un man ir atlikušas, cik man ir minūtes atlikušas? Ja? Bet sarunāsim vēl, ja ļauj profesoram runāt par viņu mīļāko tēmu, tās ir patiesi mūžīgs pasākums. Ja? Tā kā man paliks tikai kādas 3 minūtes, ja? Lūdzu, rādi kādu skābu ģīmi, tā kā nopaļiem. Ja? Es sākšu iejaukties ar jautājumiem. Jā, jautājumi. I object. Ja, tad, ja valdis iebilst, tad zinām, ka laiks ir beidzies. Bet, principā, ja es visu laiku iztērēšu, lai vienkārši paskaidrotu šīs te teorēmas saturu, tad es būšu savu uzdevumu izpildījis, un nākamo slaids man nemaz nevajadzēs. Tātad, ar kaut ko ir jāsāk, vai ne? Un jāpaskaidro droši vien vispirms, kas ir teorētiskā fizika.
Teorētiskā fizika ir matemātika, kura nodara dzīvē. Bet varbūt ne visi atceras, kas ir matemātika, un tāpēc padomāju, ka vajag kādu demonstrāciju. Jo pirms šī pasākuma es arī zinu, ka sēž zālē ļoti profesionāls fizikas skolotājs, un viņas man saka, Zinislava, nekāda lekcija, arī teorētiskajā fizikā bez demonstrācijas nav iespējama. Tāpēc mēģināšu jums nodemonstrēt teorētiskās fizikas spēku. Tātad, šie nav burju triki. Es ļoti godīgi, tā ir atsevišķa dimensija. Tātad, visvienkāršāk matemātika, kādu, ko bērniem mācam. Ja? Tagad ir lielisks laiks, lai nodarbotos ar praktisko matemātiku, jo ir kastaņi. Nākot pie jums, es paņēmu dažus kastaņus. 1, 2, 3. Ieliku 3 kastaņus. Tie, kas sēž tuvāk, var redzēt, ir 3 kastaņi. Lūk, un kas ir matemātika? Matemātika ir tas, ka ja es vienreiz ieliku 3 kastaņus, tad pielieku vēl 2. 1, 2. Un tagad ir 2 ceļi. Fiziķa ceļš, lai atbildētu uz jautājumu, cik tad man kastaņu ir. Skaitīt. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, pierakstam, atklāts fizikas likums. Ja ieliek 2 kastaņus un 3 kastaņus, kopā sanāk 5 kastaņi. Ja? Teorētiskās fizikas spēks ir abstrahēties. Ir atklāt skaitļus, saprast viņu likumsakarības un izdomāt veidu, kas ļauj pateikt, cik man būs kastaņi, ja es esmu skaitījis tikai 3, un tad es esmu skaitījis tikai 2. Un bez tam neskatoties, es ar prāta spēku aprēķināšu to, kas tur sanāks. Bet es nesaprotu, kāpēc jūs smejaties. Es tiešām nopietni, es nesaprotu, kāpēc jūs smejaties. Ja? Nu, lūk, šī ir teorētiskā fizika. Un lūk, un fiziķiem augot prātā, no bērnu prātā arvien pieaugušākam, līdz Einsteinam, ja? Lūk, viņi atklāja visdažādākas sakarības, kuras varēja noformulēt ļoti skaistos matemātiski noslēgtos formulējumos. Un katru reizi, kad mūsu fizikas zināšanas paplašinājās, bija iespējams atrast īpašu lielumu, matemātisku lielumu skaitli, kur var sarēķināt, un kurš, kas arī nenotiktu, paliktu viens un tas pats. Un šis skaitlis, tā ir tā fiziķa enerģija. Un ar to visu viņu vienkārši precīza matemātiska lieta. Tāpat kā kastaņiem var pielāgot skaitli, ka viņi ir 5. Viņi ir citas īpašības. Ja? Kastani var iestādīt, ja? Viņi var aplūkot, viņi var apbrīnot, ja? Viņi var apēst. To fizika neapskata. Ja? Bet to, ko var skaitliski izmērīt, šo te lielumu, kurš visās miedarbībās, ko fiziķi līdz Emmy Noether zinājuši, tas paliek viens un tas pats. Un, protams, tas jau izsenis ir lietots, lai uzreiz var pateikt, ka mūžīgais dzinējs nav iespējams, ja vien viņš balstās mums zināmajai fizikā. Tā ir tā teorēmas daļa, kura ir mūžīgais dzinējs. Proti, mūžīgais dzinējs būtu tāda ierīce, kura dot vairāk enerģijas, nekā tajā ielikt iekšā. Ja? Tāpat kā ar groziņu. No tās nāktu vairāk kastaņu, nekā es esmu ielicis iekšā. Mazliet sapmus ir. No kastaņiem jūs to nesagaidāt, bet tieši tā, ja mēs ieliktu atkal par citām enerģijām runājot, divas spēlēnas ar pareizu atkal dzimumu attiecību, ja pareizā noskaņojumā īsto laiku pagaida, hops, iznāk 3, ja? Pelēniem nevar pierakstīt fizikas vienādojumus, tāpēc pilnīgi piekrītu Tomam par to dzīvību, kā dimensiju, kur teorētiskā fizika neapskata. Bet izrādās visus fizikas likumus, kuri līdz šim ir apzināti, kuri visi līdz šim ir apklāti, apraksta absolūti visu bez izņēmuma, kas šajā zālē notiek. To jauno fiziku meklē lielām ugunīm, ar milzīgas resursus tērējot. Nobeļa prēmiju piešķir vakardien, es ļoti atvainojos par ko? Par to jauno fiziku, par neitrīnu oscilācijām, supersmalkumi. Ja? Pārējā visa fizika ir noformulējama vienotā veidā, kuram var piemērot Noetheras teorēmu. Un viņa atklāja dziļu saistību, kas pārklāja visus fizikas likumus, ne tikai tos, te par kastaņiem, te par pelēniem, te par latvaņiem, visus. Viņa atklāja matemātisku veidu, kā jebkurai no fizikas komponentiem uzrakstīt šo matemātisko lielumu, uzrakstīt enerģiju. Un iemesls, kādēļ saglabājas šī enerģija, Noetheras teorēma, kā sekojuši, enerģija fizikālajā sistēmā saglabājas tad un tikai tad, ja fizikas likumi laikā ir nemainīgi, ja viņi ir tādi paši vakar, šodien un rīt. Proti, fiziķim enerģijas saglabāšanas un mūžīgā dzinēja neiespējamība ir apgalvojums par fizikas likumu nemainību. Tāpēc
apgalvu, ja kāds nāk pie manis un pasaka, paskaties, nāk ārā vairāk nekā iekšā, tur noteikti ir tā jaunā fizika. Šausmīgā skepse. Jo tad kaut kur ir jābūt pretrunam. Tas būtu tāpat kā 2 plus 3 ir 5, 7 plus 5 ir 12, bet 100 plus 111 nav 211, tad 203 ar pusi. Ja? Lūk, tāda uzreiz tā sajūta ir. Lūk, un brīnums šajā tehniskajā, kas ir brīnums? Kas ir brīnums? Ja? Kas ir brīnums? Brīnums ir brīnums, vai ne? Tas ir tad, kad mēs ieliekam 5 zivis, 2 maizes, un varam pabrot 5000. Ja? Valdis nezinu, kur atrast. Mateja 14. nodaļa 17. pants. Ja? Otrādi laikam pateica 17. nodaļa 14. pants. Lūk, atskaitot, un redziet, fiziķim jābūt pazemīgam. Tā ir teorēma ir tikai saistība. Viņa ir tik patiesa, cik patiesi ir pieņēmumi. Ja likumi laikā nemainās, tādi jāsaglabājas enerģija. Bet es nevaru pateikt, kādi likumi bija pirms es biju piedzīmis. Ja? Es varu tikai lasīt vēstures liecības, un tas jau ir mazliet ārpus fizikas. Ja? Bet šis ir tas šī brīža pamats. Ja? Tad, ja jums ir mūžīgais dzinējs, jūs esat radījuši brīnumu. Tā ir tā teorēma. Ja? Tas ir ļoti vienkārši. Bet es nesaku, ka brīnumi ir iespējami vai nav iespējami. Pasaku, ja jums ir mūžīgais dzinums, jums ir brīnums. Ja? Un tam ir. Tu var sameklēt internetā, Eminotari. Ja? Jūs redzēsiet arī matemātiskas formulas, kas tajā teorēmā apakšā stāv. Zemāk tomēr to mikrofonu šitā, ja? Tā ir labi? Vai mani dzirdi? Valdis mani dzirdi. Galveno ziņu esmu izstāstījis, var bildītes rādīt, ja? Tomēr, kas tad ir tie fizikas jomas, kurās var noformulēt šo te fizikas likumu, kas tur tas galvenais? Šeit ir piemērs mehāniskajam, iespējams, ka mūžīgajam dzinējam. Mehānika ir pirmā tāda parādība sadaļa, ar ko fiziķi tikuši galā, ar ko pēc būtības fizika kā suga ir piedzimusi. Šis konkrētais mūžīgais dzinējs ir atrodams Cēsīs, ja, daudz atpazīst, zinu centrā, un ar viņu var mācīt bērni vēl mehāniku. Ja. Ir kustības enerģija, un ir enerģija, kura vēl nav kustība, tā potenciāla enerģija. Ja. Tāpat kā mākslinieka esošā sataupītāja, ja viņš nav traumēts mākslinieks, viņš ir labi menedžēts mākslinieks, viņa ir potenciālā enerģija, lai radītu mākslas darbu. Kad tas mākslas darbs skan, tad ir kinētiskā, ja, un tā ir tā saglabāšanās. Tā ir viena parādība kopa. Nākamais, kas nāca 19. gadsimta beigās, ir ļoti cieši saistīts ar praksi. Ja? Jo tā enerģija tev visiem vajag to enerģiju. Un kur viņi varētu smelties? Un tā bija ļoti liels tāds, izaicinājums, kad sāka eksperimentēt ar tvaika mašīnām un siltumdzinējiem. Šis, starp citu, ir Volkswagen dīzeļdzinējs, kas izrādās pārkāp dažus likumus. Ja? Lūk, no kurienes dīzeļdzinējs ņem savu enerģiju? Kaut ko sadedzina. Reiz. Tā nozare, fizikas nozare, termodinamika, tā atklāsme bija tāda, ka viena lieta ir enerģija, kas kustas lielas lietas, kuras vēl var noķert, kurām vēl var pieāķēties. Un cita lieta ir siltums. Tu minēji ledāju, vai ne? Kurā it kā saules enerģija ir, bet nevienam no tā ledāja siltāk nepaliek. Ja? Nepaliek siltāk. Un nevaru es no tā vien, ka tur tās molekulas kustās, kaut kā izvilkt, izsūkt to enerģiju. Termodinamikas otrais likums sadika ar Karno efektivitātes robežu dzinējiem šausmīgi skaista fizikas sadaļa, bet viņa salīdzina to makroskopisko kinētisko potenciālo ar to mūžīgo dzinēju. Patiesībā šis ir mūžīgais dzinējs. Visu molekulu nemitīga, nerimstoša kustība, pat pie 0 temperatūrām. Kvanta fluktuācija ir fantastiska pasaule, bet figu kaut ko dabūs priekš tautsaimniecības. Nevar. Lietas otrais termodinamikas likums. Tas baigās škroba. Ir škroba. Kas vēl tāds fizikā ir, ko varētu pielietot, vai ne? Praktisku. Šīs gan ir klasisks piemērs vienmēr, man liekas, Faradēju citā atbilde ekonomikas ministram, redz, ka priekš kam tad jūs tie eksperimenti ar dzirksteliem visu ir vajadzīgi. Nezinu, bet pēc 10 gadiem jūs par to iekasēsiet nodokļu. Ja? Lielisks veids, kā iekasēt nodokļus, saņemt Latvenergo rēķinu, jo elektrības un magnētismu parādības ļauj ļoti viegli pārvadāt to enerģiju, uzkrāt, konvertēt. Tas ir lieliski, tā kā maiņas, tā kā nauda, ja? Tā kā tie eiriki. Skaidra nauda, ar ko var to enerģiju pārvadāt un konvertēt, bet
ekstra radīt nevar. Jo arī elektromagnētismu, arī Maksvela akcija izpildās Noether's teorēmu. Neaizmirsīsim to kundzi. Ja? Lūk, tā kā neko jaunu radīt nevar, bet ļoti, ļoti praktiski, ļoti noderīgi. Ja? Un vidējā savukārt nekaitīga. Par vidi runājot. Ja? Un tomēr, kur tad viņi ņem to siltuma enerģiju, kuras tikai pateicoties termodinamikai, tikai daļu, bet tomēr var konvertēt. Ja tu blakus tam ledājumam uzliec kaut ko siltu, tad var dabūt to elektrisko, magnētisko, mehānisko enerģiju. Nav jauki, bet vajag kaut ko darīt, kaut ko ņemt. Ja? Un tad, protams, kvanta fizika, mūsu izpratne par to, kā uzbūvēt viela, kā atomi var pārkārtoties dažādos veidos, ļauj enerģiju, kas ielikta molekulās vai kodolos, ielikta vai nu zem saulītes, sildoties un dzīvības šūnās uzkrājoties, vai nu pie lielā sprādziena ielikt urāna kodolos, viņi var dabūt, bet tas ir diezgan brutāls process. Un, protams, tā lielākā izaugsme 20. gadsimta bija tāda inženieriska, ja, kā šos te spēkus maksimāli savaldīt un maksimāli kanalēt šo enerģiju. Bet vairāk no tā nerodas. Kaut ko noteikti vajag dedzināt. Nejauki, ja, tāpēc arī lieliski ir, ja mēs paļaujamies tiešā veidā uz saules enerģiju, vai uz vēju, vai nu uz ūdeni. Atkal tās enerģijas pārvērtības, par kurām māca skolā, kuriem visi pakļaujas nezudamības likumam. Tad baigais skeptiķis esmu patiesībā. Un būdams tāds skeptiķis, bet vēl. Ja? Un tad kur varētu būt tomēr kaut kāds caurums, jo katrā spēle ir kaut kāds cheats, ja? Katrā datorprogramma kaut ko var uzskakot. Ja? Vai nav nevar kaut kā fizikas likumus uzskakot. Un ja ļoti rūpīgi pētot, bet atceroties Noether's teorēmu, ja? Vēlreiz, nevar dabūt enerģiju, tāpēc, ka fizikas likumi nemainās. Vai viņi vienmēr ir tādi bijuši? Vai viņi ir radušies? Es neuzdodu jautājumu, viņus kāds radīja. Man pilnīgi vienalga, radušies vai radīja. Bet tas fakts, ka ekstrapolējot fizikas likumus atpakaļ, sāk rasties zināmas pretrunas. Piemēram, gaisma, spoža gaisma, ko es varu redzēt ar aci. Tikpat spoža gaisma joprojām ir redzama no lielā sprādziena. Kāpēc debesis nespīd ar tādu spožu gaismu? Tāpēc, ka gaisma ir novecojusi, zaudējusi 99% savas enerģijas. Tas ir reliktais staroņš, pateicoties, kuram mēs zinām, ka bija lielais sprādziens, cik sen viņš bija tā. Lielajos kosmoloģiskajos mērogos laiks nerit vienmērīgi. Ir īpašais brīdis, kad viss tā fizikas padarīšana bija pavisam citādāka. Ja? Un ir atsevišķi lielajos mērogos vēl līdz galam neizzināti matērijas un enerģijas veidi, ar kuriem tomēr nevajadzētu saistīt lielas cerības uz mūžīgo dzinēju mūsu mērogos. Atkal nāk Toma salīdzinājums, kur mēs un kur lielais sprādziens. Ja? Ja tā būtu praktiski izmantojama parādība, mēs jau sen par viņu maksātu nodokļus. Tas ir tāds secinājums, kas netraucē runāt par ekonomiskiem procesiem, nevarēja neielikt. Ja? Atvainojos par slēptu reklāmu, gan nezinu, kas tā par firmu. Tā vēsi, praktiski, pragmatiski var izvēlēties jaudu, jā, var kļūt par dīleri, pārdot mūžīgos dzinējus, tagad tur tād pie jaunumiem sludinājums, ka pēc nedēļas sagaidāms to ģeneratoru cenu pieaugums. Ja? Un tas ir pilnīgi no cilvēku attiecību dimensijas, kur valda patiesa, nezūdoša mīlestības enerģija. Vai arī pretējā virzienā. Cilvēki jocīgi tauta, es viņus nesaprotu. Viņam nevar uzrakstīt to akciju Noether's teorēmu, tāpēc es tā pie vienkāršākām lietām pieķeros pie teorētiskās fizikas. Lūk, un var vai nevar, mani kaut kā ļoti uzrunāja šī bilde no 26. gada populāra zinātniskā žurnāla. Kaut kur tādu skatu es esmu redzējis. Ja? Teiksim, varbūt no tās cilvēciskās zemes, tieši tā no pieredzes, tipisks mūžīgā dzinēja konstruēt, es tas krāpnieks, par ko es jums ne, bet kas patiesi tic, ka kaut kam jau vajadzētu būt. Ja? Ir tādi inženieriski domājuši cilvēki, kurus es parasti sūtu pamācīties fiziku. Tas šausmīgi augstprātīgi, dogmatiski, bet pēc šādas tādas tā kā grēksūdzes, ja? Es vienkārši varu pateikties jums par jūsu pacietību un cerams, ka man turpmāk būs vieglāk un es spēšos labāk savaldīties, ka kāds pie manis atkal atnāk ar mūžīgā dzinēja ideju. Liels paldies! Vyacheslav Koščejevs. Zūd enerģija. Vyacheslav, ja es tev to jautātu, tas būtu nepieklājīgi.
Bet tad, kad, teiksim, mēs no rīta 6 no rīta apmēram šitādā ne tuvu, ne tādā draivā dodam vaļā, mums parasti jautā, ko tu lieto? Tikai dabiski līdzekļi. Ja? Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tevi dzen? Lindai bija līdzīgs jautājums. Ja? Jūs man uzlādējat. Man ir 3 reizes vairāk tagad nekā tas, ar ko es biju atnācis. Es ticu, ka tur, kur 2 vai 3 sapulcējas manā vārdā, tur es esmu viņa vidu. Jēzus Kristus vārdu. Mēs esam sapulcējuši kādu labu, konstruktīvu, mīlošu lietu labad. Un tad mums tā čī kļūst vairāk. Kaut kā tā. Tad, principā, mēs esam pat izbaudījuši tādu Dieva klātesamību. Man sanāk, ka kāds tāds pseidos prediķis sanāca. Jā. Viens no mūžīgajiem dzinējiem ir cilvēka mūžīgā vēlme ticēt brīnumam. Viņi par spīti visam. Tu vari 28 reizes teikt, piedodiet, tas tā nav. Nav iespējams nekad. Un nākamajā dienā atrodas kāds, kurš saka, jā, vakar nebija iespējams, bet šodien ir, un mēs viņam ticam. Kas tas ir? Tur sterām neizpildās. Ja? Šodien jau ir citi likumi, citi apstākļi. Ja? Visur, kur tas neatiec uz tādām vienkāršām lietām, par kurām var pierādīt teorēmas, respektīvi fiziķi jau tikai sadalot uz atsevišķiem elementiem. Ja? Viņi var tur priecāties par to, ka viss ir skaidrs, viss ir saprotams. Saliec bišķi vairāk to elementu, vēl bišķi vairāk, un tad tev tur sanāk Latvānis, pelēns, un ja vēl cilvēks, saka dieniņas. Tie likumi jāmācās daudz vairāk un pilnīgi visiem. Fizika tas jau tā izklaidē, kā katrs mākslinieks izklaidēs. Ja? Tie ir tie primārie. Bet runājot par fizikas likumiem, man labā atbilžu nav. Vienu brīdi viss bija labi, bet kādam fiziķim vai matemātiķim nebija miera, un viņš sāk kurķēties, lai atkal kaut ko, kas ir stabili, skaidrs, saprotams, mums zināmā fizika, un bija skaidrs, ka fizika beigsies kaut kādā brīdī, jo viss ir atklāts un noskaidrots, un ir zināms, kādās lietas notiek. Nē, tomēr kāds? Nē. Tas, ka mēs zinām tos fundamentālos likumus, nedod mums nec vāru, nec atbrīvot atbildības, izzināt šo likumu sekas, un tās ir patiesi bezgalīgas un mūžīgas. Tos var visu mūžību pētīt, ja? Visas paudzes pēc kārtas. Ja nejaucam šīs 2 lietas, ja? Nav tā, ka atklājam Higgsa bozonu, viss gaisma ārā, ejam mājās. Tā nav tikai... Būtu forši, ne? Nē, tad palikt bez darba.